tāpat tas iedod kaut kādu citātu, kas neeksistē šajā grāmatā, un tad viņam pasaka, bet vecīt, tāds citāts neeksistē. Jā, tiešām. Tiešām. Izrādās, ka nav to. Jā. Tehniskākas lietas, tādas, tā teikt, melno darbu jāvarēs uzticēt. Iespējams, mākslīgam intelektam. Kaut gan noteikti būs arī tādi, kas pretosies un teiks, mums ir jādod arī melno darbiņu darīt cilvēkiem. Cilvēki ir nodarbināti. Bet tas ir sociāls jautājums. Mākslīgais intelekts jau šobrīd īstenībā māca uztaisīt tā, ka tas izskatās, ka tas ir dokumentārs, tāds amatieru filmējums kaut kādai situācijai, bet tur pēkšņi pērtiķis pats gaisā un lido ar kaut kādu balonu. Ja. Šie te viedtāruņi, vertikālais formāts ir nākus tāda jauna lieta, kā, tie ir vertikālie seriāli principā, ja, tādi īsformāta darbiņi, kas pārsvarā tas ziepju operas kaut kāds, ko pusauģis skatās, bet būs daudz sarežģītāk strādāt ar informāciju. Informācijas drošticamības pakāpe būs daudz mazāk. Labdien, pietur digitalizācija klausītāji, skatītāji, kā nu kurš. Kārtējā epizodē mēs cenšamies, kā varbūt zināms, varbūt nezināms, bet atrast pēc iespējas interesantākus, pēc iespējas dažādu industriju cilvēkus, lai parunātos, kā tad digitalizācija skar viņus, ārpus mūsu excelenta ikdienas ar grāmatojumiem, rēķiniem, noliktavām un tādām ikdienas biznesa lietām, bet paskatīties uz digitalizāciju kā uz tendenci plašumā. Un šodien mums ļoti interesants viesis, Oskara laureāts Matīs Kaža, kurš droši vien ir noguris no 101 podcastu un intervijas, kurā viņam jāpiedalās, bet viņš laipni ir piekritis atnākt parunāt pie mums arī. Čau, Matīs. Čau. Es nezinu, lai iesildītos, cik nogurdinoši ir būt Oskara laureātam? Tas nav nogurdinoši. Nogurdina varbūt kaut kādi pārmērīgi darba apjomi šad tad, bet tas pats, tā teikt, priekšmets uz plaukta neko īsti nenogurdina. Nav tā, ka uz pleciem ir svars, ne? Nē, iespējams, tur kaut kādas ekspektācijas ir un kaut kādas cerības attiecībā pret nākamiem projektiem. Bet citādāk es kaut kā veiksmīgi izlavierējos no tās, nezinu, kaut kādas post-uzvaras depresijas, vai kā to varētu saukt, jo es uzreiz pēc Oskara ceremonijas atgriezos Latvijā. Man bija pirmizrāde teātrī, tad pēc tam es braucu uz Ameriku filmēt vienu filmu projektu, un tad jau no vasaras es gandrīz vai 7 mēnešus tagad esmu pavadījis teātros Latvijas. Man bija 3 iestudējumi pēc kārtas, un tad tagad tas ir beidzies, un tagad gan ir jāizdomā, ko tad tagad darīt tālāk uz priekšu. Bet jā, nav tik traki. Nav tik traki. Ok, tad varbūt latviski runājot bezkaunīgs iespraudums, kas ir tās izrādes, kuras vajadzētu iet apskatīties? Jā, tās ir 3 šo sezonu. Kaut gan gribētos pielikt vēl vienu 4. klāt no iepriekšējās sezonas. Tātad, un tā ir Nacionālais kanāls Nacionālajā teātrī, lielajā zālē. Tad šo sezonu 3 izrādes: Anarhista, Nejaušā nāve Dailes teātrī, jaunajā zālē. Tas ir tāds itāļu fars latviešu mērcē. Tad pēc tam Bastardi Latvijas Nacionālajā teātrī. Tā ir izrādē tādai pusauģu auditorijai, varbūt tādiem, teiksim, no 8. līdz 12. klasē būtu tāda ideālā mērķa auditorija šai izrādē. Tur mēs kopā ar Kārli Vērdiņu un jauniešiem no Nacionālā teātra strādājam pie šīs izrādes. Un tad ir, pat 5. februārī piedzīvojusi pirmizrāde Abrīnas ielē jaunajā Rīgas teātrī, mazajā zālē ar 3 aktieriem, un tā ir izrāde par cilvēka smadzeņu un atmiņas noslēpumiem. Tāds poētiski intelektuāls darbs vairāk. Varbūt šaurākai auditorijai nedaudz, bet es domāju, ka tur arī cilvēki, kuri gribēs iedziļināties, daudz ko varēs atrast. Wow, ļoti ražīgi, ražīgi. Vēl tu pasniedz Kultūras akadēmijā? Jā, Kultūras akadēmijā es pasniedzu diezgan daudz kursu šajā mācību gadā.
Bet pārsvarā es pasniedzu kino režijas bakalaura programmai. Tātad režiju, dramaturģiju un citus piesaistītus priekšmetus. Nu, un tu tik daudz paspēji vienkārši tāpēc, ka tu esi baigais darba zirgs vai nu, kā piemēram, nu, jo mūsdienās tas dabīgi, vismaz man, nu, zin kā, es kā āmošs visur redzu naglu, tad tas galvenais, tas veiktspējas palielinātājs ir patiesībā bieži vien kaut kādas tehnoloģijas, pārsvarā digitāls un tā. Vai tas ir tas, kas tev palīdz būt ražīgam vai nē? Vai? Es domāju, ka jā, arī palīdz. Es domāju, ka ir arī kaut kādas tur, nu, teiksim tā, kaut kādi strukturēšanas un laika kārtošanas paņēmieni, kas ir gan saistīti ar šīm tehnoloģijām, gan nē, bet jā, es domāju, ka tehnoloģija izmantojums palīdz man ātrāk savākt, sakārtot informāciju, kas man ir nepieciešama, palīdz man saplānot laiku, jo es lietoju, piemēram, tur digitālu kalendāru, digitālu sarakstu vai sarakstus ar uzdevumiem, kas man jāizpilda konkrētā dienā vai nedēļā vai kā. Un tādai, teiksim, laika un telpas sakārtošanai, protams, ka šie digitālai rīki ir ārkārtīgi noderīgi. Nu, personīgai produktivitātei, jā. Nu, personīgai produktivitātei, jā. Bet nu, teiksim, režijā, pieņemsim, vai producēšanā kā tādā, nu, tur jau tik un tā visi savācās un joprojām lasa savas rindas, vai ne, no scenārija. Nu, kā kurā vietā? Nu, ir, piemēram, Dailes teātris, kur aktieriem tiek piedāvāts saņemt planšetes, lai viņi varētu lasīt šos tekstus no planšetēm un tur rakstīt komentārus un tā, sakot, izmantot visus šos rīkus. Bet tām planšetēm bija jautri, ka tur tās parādījās un tad kaut kādā brīdī aktieri vienkārši ir pieraduši to lapu pāršķiršanas lietu, un tad tev vajag pēkšņi atrast kaut kādu rindiņu, kas tev bija tur 15. lapā, un tā 15. lapa digitālajā dokumentā vairs nav 15. lapa. Un, var sakot, tur bija arī neliels apmulsums, ko izraisīja šīs digitālās tehnoloģijas konkrēti mēģinājumu kontekstā. Tā kā, vienmēr jau mēs par digitālām tehnoloģijām varam runāt gan kā par produktivitātes uzlabošanas, gan kā par, kaut kādu darbu veiktspējas ātruma palielināšanas rīkiem, gan arī par mulsumu izraisošiem rīkiem nereti. Bet jā, man kā producentam, protams, tur un režisoram ir dažādi rīki, kurus es izmantoju. Tas, kas ir varbūt viss izplatītākais, to gan, protams, uz to skatās dažādi, bet piemēram, tādā ikdienas praksē, ja vajag pēkšņi kaut kādas ātras skicītes tam, kā kaut kas varētu izskatīties, ir skaidrs, tur visi šie mākslīgā intelekta attēlu ģeneratori ir ārkārtīgi talkā nākoši un palīdzoši un forši, bet līdz ko tev ir, piemēram, jāiesniedz kāds projekta pieteikums, tur, Kultūra Kapitāla fondam, kinocentram vai ārzemju kādai finansētāja institūcijai, tad tur, ja viņi redzēs mākslīgā intelekta veidotus attēlus vai tīzerus, tad uz to parasti skatās tā ar aizdomām, ka nav sagatavojuši to projektu, nav ieguldījuši laiku, nav nolīguši māksliniekus, kas izveido skices, bet tā fikso haltūriņu izvēlējušies. Restīvi, latviski runājot, tas ir thrown upon, ja? Jā, bet tāpat laikā, ja ātri kaut ko vajag parādīt, kā tam ir jāizskatās, tad man liekas, ka labāk rīka par to šobrīd nav. Tu tiešām ja tu gana precīzi māki to izmantot un gana precīzi dot norādi vai uzdevumu šim rīkam, tad tu vari ātri tikt pie kaut kā, kas rada aptuvenu priekšstatu par to, ko tev vajag. Skaidrs, ka tur ar precizitāti joprojām ir problēmas. Bet vai tu paredzi, ka, piemēram, ar domu, tur citās radošajās industrijās, tur tajā pašā reklāmā, ja, tur ir dzirdami visādi šausmu stāsti, tur, ka kaut kādās aģentūrās tur ir spiesti atbrīvoties no ļoti daudziem cilvēkiem, tāpēc, ka tas vienkārši spiediens no konkurentiem ir tāds, ka viņi ļoti lēti un ļoti ātri rada iespējams apšaubāmas kvalitātes produktu.
lai tu varētu konkurēt kā reklāmas aģentūra, tad tajā mazajā, kaut kādā nosacīt mazo darbu segmentā, tur uztaisīt plakātiņu šeit vai internetā tur kaut kādu tur bannerīti vai vēl kaut ko, ja? Tu nevari vienkārši tur, neviens nemaksās par to, ka tu tur paņem mākslinieku un režisoru un vēl nezinu ko, ja? Jautājums, bet es pieņemu, ka teātrī un kino tas, baigi nedraud, ne? Teātrī šobrīd, man liekas, ka tā mākslīgā intelekta klātbūtne ir salīdzinoši neliela. Es domāju, ka tas varētu nākt iekšā visādos ražošanas plānošanas aspektos, kur vienkārši, tuvāko gadu laikā jau, es domāju, ka tās sistēmas būs tiešām kvalitatīvas un mazāk pieņems tādus, nejauši stulbus lēmumus plānošanā un tā. Kad tādas lietas, piemēram, kaut kāds izrāžu grafikus, likt mēģinājumu grafikus, likt aktieru noslodas, visādas šādas lietas, es domāju, tur mierīgi mēs sadarbosimies ar mākslīgā intelekta rīkiem, protams, ar šo te cilvēcisko faktoru, kur kāds cilvēks iziet un visam cauri pārbauda un palabot tur, kur, mēs redzam joprojām, ka ir kaut kāds domāšanas nepilnības. Radošajā ziņā teātrī ļoti mazas ar to esmu saskāries. Ir kaut kādas atsevišķas izrādes, kas to izmanto konceptuāli kā daļu no, piemēram, vizuālās dramaturģijas. Man nacionālajā kanālā, piemēram, pirmajā cēlienā mums ir zootrops, uz kura ir tāda tā kā banerīši ar dažādu telpu attēliem, kurus mēs ģenerējām ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tieši tāpēc, ka mums vajadzēja, lai šīs telpas ir nekādas. Respektīvi, lai tās rada priekšstatu par vidējo aritmētisko televīzijas studiju, vidējo aritmētisko gaiteni, vidējo aritmētisko priekšstatu par kaut kādu, tur nezinu, guļamistabu, ja? Vai toleti. Ja? Un tad mēs izmantojam kopā ar mākslinieku Reindzu Dzilo šo te mākslīgā intelekta veidoto scenogrāfiju. Bet tas ir tāds radošs konceptuāls lēmums konkrētās izrādēs. Tā vispārīgi, protams, ka tas netiek izmantots ikdienā, izņemot, piemēram, tagad pie Abriņas ielas strādājot, atkal kā rīks, nevis kā kaut kāda radošā līdzdalība, bet pēkšņi ir kaut kāda grāmata, kur ir pieejama tikai angļu valodā, bet ir viens aktieris, teiksim, kuram nav angļu valoda tā stiprākā. Es uzreiz dažu sekundžu laikā iekopēju to tekstu mākslīgā intelekta tulkotājā. Skaidrs, ka tas tulkojums nav literāri augstsvērtīgs, bet, ideju tu saproti. Tu vari uzreiz, tas aizņem daudz vairāk laika agrāk, jo, kaut kāds tur persiešu sūfiju poēmas vienkārši ir tulkots tikai uz angļu valodu, latviski tas nav pieejams, un mums vajadzēja, fiks atrast veidu, kā to iztulkot, tad tā mēs to darām. Tādā veidā tas parādās. Bet vēl tā, ka radošajā procesā ikdienā tas būtu, tad nē. Bet tas interesanti, ka man īstenībā kaut kādā mērā laikam iepriecina tas, ko tu teici par Dailes teātri, jo viņi ir uzņēmuši to kursu, ka viņi tagad būs tie tehnoloģiski advancētie ar visām tām, kā sauc to poļu režisoru, kas Tarkovskis, jā, pareizi atcerējos, jā, ar visām tām video izmantojumu tiešajā laikā, un viņiem bija, man liekas, abrīnojama izrāde tā, kur viņi bija viena izrāde, kur viss notika no sērijas Robloxā vai kaut kādā tur datorspēlē pa lielam virtuāli. Vintera stāsts varētu būt tā izrāde, ne? Tas bija Šekspīra adaptāts? Jā, tad tas ir Vintera stāsts. Es neesmu redzējis to izrādi, bet jā, es zinu. Man ļoti patika, ja? Un ka viņi tad laikam ir tie, kas, tad izskatās, ka Latvijā vismaz nesīs to teātra digitalizācijas stāstu visādos veidos, ja? Es domāju, ka jā, bet, protams, vienmēr jautājums ir par to, kā tos rīkus izmanto un kādā līmenī, un tur ir dažādi rezultāti. Ja mēs runājam, piemēram, par to digitālo teātri un par to video izmantojumu teātrī, tad pēc būtības jau tas nav nekas jauns. Arī 2000. gadu sākumā
Jaunajā Rīgas teātrī, piemēram, bija izrāde Tālāk Kalvim Hermanim, kas imitēja tādu realitātes šova principu un arī izmantoja tādu augšējo ekrānu paneli virs skatuves, kur tika projicēti tūplāna aktieriem. Tā kā pēc būtības šis paņēmiens, šī tiešraide nav nekas jauns. Tas, kas ir jauns, ir dažādie veidi, kā var paplašināt šo telpu, izmantojot digitālos rīkus, izmantojot tur zaļos ekrānus, izmantojot kaut kāds mākslīgā intelekta, tur reāla laikā ģenerētus efektus un visu kaut ko, ka tu vari dažādos instrumentos veidos to skatītāju apmānīt un aizvest patiesībā prom no tās teātra telpas. Tas ir tas, kas nāk iekšā, kas ir tas jaunais. Un, jo, protams, es nāku no kino vidas un es uz to video izmantojumu teātrī, protams, skatos ar aizdomām. Tāpēc, ka daudz, kur tā skaitā arī tajās Tvarkovska izrādēs, ir šis mēģinājums replicēt vai kaut kādā veidā piedāvāt kinematogrāfisku attēlu, bet skaidrs, ka tas nesanāk. Tāpēc, ka ir tāda sajūta, tomēr, ka tu skaties tādu bišķīt graudainu YouTube video ar aizturi, kur skaņa nav sinhrona ar attēlu, un vēl tev aktieriem ir mikrofoni pie sejām, un kurā filmā mēs kaut ko tādu esam redzējuši, un tas lauž šo te kinematogrāfisko ilūziju, tas uzreiz lauž, ja tu redz mikrofonu pie sejas. Uzreiz tu nenotic tam tūplānam līdz galam. Tāpēc es arī esmu mēģinājis šādā veidā strādāt. Man ir izrāde Nacionālā teātrī no 2023. gada, kas sauc Smaigā vara, un tur mēs izmantojam šo tiešraides filmējumu, bet tur tā ir mazā zāle, un tur mēs varējām izdarīt tā, ka mēs iztiekam bez sejas mikrofoniem, un ka mēs arī necenšamies taisīt tādu kinematogrāfisku realitāti. Mēs to konceptuāli bišķi citādāk tur strādājam. Jā, jo es vienkārši sapratu arī praktiski pats pie tā strādājot, ka nav vēl tas, tad tur ir diezgan dārgas tehnoloģijas jāiepērk, lai varētu tiešām radīt to dzīvā kino ilūziju tiešraidē. Tur tiešām vajag ļoti, ļoti labus raidītājus, ļoti, tam signālam ir jāiet ārkārtīgi ātri, lai būtu tā sinhronitāte ar skaņai ar attēlu, un nevienmēr to ir viegli panākt. Tur daudz jātestē, daudz jāpielāgo, un tehniski nianses jārisina. Jā, labi, bet kino, par ko tad cepjās tur Holivudā aktieri, operatori un visi pēc kārtas taisa streikus, kaut kāds jau viņiem tur kaut kāds pamats ir. Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ienāk visādās kamerās, tur automātiskais fokus un kas tur var sekot. Visādas brīnišķīgas opcijas ienāk. Tas, man liekas, tādā tehnoloģiskā ziņā ir ārkārtīgi interesanti. Un tas ir tikai likumsakarīgi, ka tās tehnoloģijas attīstās. Tajā pat laikā es arī saprotu, protams, aktierus, kuri ir norūpējušies par to, ka ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem viņi varētu tikt aizstāti, ka varētu tikt kaut kādā veidā ģenerēti, varētu teikt, viņu avatāri filmās. Ja? Viņi ir kaut kādās ainās nofilmējušies, un kaut kādās ainās viņi ir pieģenerēti klāt. Ja? Vienkārši. Tas ir arī juridiski ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Ja? Jo skaidrs, ka šobrīd jau pastāv tehnoloģijas, kuras ļoti ticami var uztaisīt tādu deepfake, kur mēs noticēsim, ka tas ir Breds Pitts, tā ir viņa balss, tas ir viņa veidols. Neskatoties uz to, ka viņš vispār šajā projektā, piemēram, nav ņēmis nekāda veida dalību. Ja? Var sakot, es saprotu arī tīri no tāda darba ētikas viedokļa, ka nav tas mākslīgais intelekts, tas nav dzīva aktieru priekšnesums, tas nevarēs piedāvāt tādu emociju spektru kā dzīves cilvēks. Vismaz pagaidām noteikti nē, un arī tādas radošās izvēles. Tā kā, jā, skaidrs, ka ir vēl citi aspekti, kur es domāju, ka tur es esmu pielaidīgāks attiecībā pret šiem ģenerētajiem mākslīgā intelekta elementiem.
Nezinu, piemēram, ja tev tur kaut kādus atsevišķus vizuālos efektus vajag izstrādāt ļoti ātri, tad es saprotu, ka tur to var lietot un kaut kur jāpamaina kaut kas tehniski vai jāizgriež kaut kas ātri no kadra ārā. Tur skaidrs, ka šie rīki ir ārkārtīgi izdevīgi un ātri izdara to, kas agrāk varbūt aizņēma vairāk laika. Jā, attiecīgi tur, tur speciālo efektu cilvēkiem tiem tiešām vajadzētu satraukties, bet tā kā aktieriem tu vēl tā neparedz, ka es nezinu, vai speciālo efektu cilvēkiem varētu būt runa par tādiem tiešām, kā lai to pasaka, tādiem rutīnas mazajiem attēla apkopšanas darbiņiem. Ja tur izgriezt, kadrā palicis būm mikrofons. To tagad, man liekas, ar mākslīgo intelektu var pāris sekundžu laikā vienkārši izgriezt laukā. Ja? Kaut ko tur atdalīt no fona, kaut ko tur, var sakot, tādiem maziem neradošiem darbiņiem. Tur jā, bet līdz ko mēs runājam par vizuāliem efektiem, tas jau nav tikai tehniskais darbs. Tev arī ir jāizdomā, ja tu taisi, nezinu, kaut kādu tur, piemēram, piedzīvojumu filmu, kas risinās uz svešas planētas. Tev jau tās visas planētas dizains ir jāuztais, tev jāizdomā, kā tās ēkas izskatīsies, kā tur izskatīsies tie radījumi, kas tur dzīvo, augu pasauli un viss tās. Un skaidrs, ka tā konceptuālā domāšana, idejiskā domāšana, idejiski radošā domāšana, skaidrs, ka to gribētos tomēr saglabāt cilvēku rokās. Jā, bet tas jau nozīmē, ka tas ir viens solis līdz tam, kad ja tagad ir 50 cilvēku komanda, kas to dara, kad tur paliek 10 cilvēku komanda un tā. Komandas, es domāju, ka būs mazākas, jā. Mēs jau tagad ir... tā ir tā pati efektivitāte. Jā, mēs jau tagad ar tādiem projektiem, kā tā pati Straume, piemēram, kas nav projekts, kurā izmantoja tur mākslīgo intelektu, bet tik un tā tie rīki, kas ir pieejami, jau šobrīd ļauj salīdzinoši nelielām komandām radīt vizuāli ārkārtīgi jaudīgus darbus, kas izskatās tā, ka to ir veidojis milzīga profesionāla komanda, bet patiesībā tā ir salīdzinoši neliela komanda. Ja mēs skatāmies uz to cilvēku apjomu, kas strādā, piemēram, pie Disney projektiem, pie lielajām animācijas filmām, un tad to, kas strādā pie neatkarīgā kino, neatkarīgās animācijas, tas ir tur ir 200 pret, piemēram, 50. Ja, tāda proporcija varētu būt. Bet tas bija viens no maniem tā kā galvenajiem jautājumiem šodien tieši par to Straumes tā kā tieši tehnisko radīšanas procesu, jo ja es sapratu pareizi, kaut kur es to dzirdēju, kaut kādā intervijā vai kur, ka būtībā tas tā pamat process notika tādā ļoti zemas izšķirtspējas pikseļotā gandrīz vai Minecraft režīmā bezmaz, un pēc tam tas viss tika kaut kā ar būtībā kaut kādu programmatūru, būtībā, es negribu izrādīties nepareizu vārdu, bet, uzskaistināts, bet būtībā palielināta uzlabots. Jā un nē, respektīvi tad, kad tu strādā un veido tā saucamo animatiku, kas ir 3D šajā Blender programmatūrā izveidots filmas priekšskatījums, kur ir visas tēlu darbības, visi kameras leņķi un kustības, bet šie tēli lido pa gaisu no pozīcijas uz pozīciju bez kustību detalizācijas, tad skaidrs, ka tur nav pilnā kompozīcija, tur netiek viss veidots pilnā, kā tu saki, izšķirtspējā, tur nav visi vides elementi līdz galam, tur nav visas tekstūras, visas gaismas, viss tas, bet tas ir normāli. Tā notiek lielākajai daļai 3D animācijas filmu, ka ir tas darba režīms, kurā ir visi šie elementi vienā versijā, un tad, kad filma tiek pabeigta, kad tiek veidots gala kompozīcijas, tad tur tiek likts iekšā visas ūdens simulācijas, visas gaismas, viss tā, lai tas izskatās kā gala produkts. Bet, es varbūt kļūdīšos, bet man liekas, ka tā dara arī lielās studijas. Lai tu arī, tie datori arī nav tādi, ka tu varētu... ka tu varētu pilnā jaudā ar to visu strādāt jau no paša sākuma. Tas arī nav vajadzīgs. Vienkārši tas, tas gan ātrāks ir tas
darba process tādā veidā, ka tu gan arī vienkārši tas nav nepieciešams. Bet kāds viņš ir? Nu, teiksim, cik cilvēki būtībā bija tādā tiešajā radošajā komandā, kas radīja Straumi? Nu, tā dienā šeit Latvijas birojā mēs bijām kādi 5, 6 tādi galvenie Latvijas, tāds galvenais Latvijas kodols ar cilvēkiem, kas strādāja pie projekta, teiksim, vairāk nekā 3 mēnešus. Daudz strādāja visu ražošanas ciklu, daudz strādāja, teiksim, tur gadu vai pusgadu. Tāds cilvēku apjoms bija kāda ap 12, kaut kur tādu varētu būt, ieskaitot mani un Gintu Zilbalodi. Un tad bija komanda, kas strādāja Francijā tieši ar tēlu animāciju, un viņi strādāja ļoti intensīvi, bet mazāku laika periodu. Un tur bija diezgan daudz cilvēku šajā te Francijas animatoru komandā. Bet jā, kopumā pie filmas strādāja tikai 50 cilvēkiem, ieskaitot arī visu administratīvo personālu un pēcapstrādes personālu. Bet bet vienmēr arī šobrīd strādājot pie jaunās Gintas Zilbaložas filmas, vienmēr studijā ir sajūta, ka tu neatrodies lielā ražošanas koncernā. Tā telpa, kurā mēs strādājam, ir aptuveni, es teiktu, varbūt bišķiņ lielāka nekā šī telpa, kurā mēs šobrīd atrodamies. Varbūt arī pat tāda pati, grūti uzreiz tos mērogus saprast. Bet, tur ir tāda ģimenes vai neliela uzņēmuma, tāda maza startupa vai maza radoša kolektīva atmosfēra, kur visi var atnākt ar visiem parunāties. Visi ir, teiksim, 3-4 metru attālumā viens no otra, un visas problēmas var atrisināt tādā diezgan tiešā komunikācijā. Cita lieta, protams, ir, ka Zilbalodim ir savs režijas un darbošanās stils. Viņš mēdz pazust mājās uz ilgāku laiku periodu un tad atgriezties ofisā un viņam patīk dažkārt vienam pastrādāt. Tas ir normāli, cilvēki, mēs esam dažādi. Tāpat arī, piemēram, es šad tad pazūdu no ofisa, tāpēc, ka man ir teātrī jābūt mēģinājumos. Ja? Un tad mums šobrīd strādājot pie šī projekta ir internacionālāka tā pamatkomanda. Proti pie mums strādāja gan no Norvēģijas, nevis strādāja, joprojām strādā, gan no Norvēģijas, gan no Kanādas 3D mākslinieki, izcili 3D mākslinieki, kurus varētu ierindot starp noteikti top 5 labākajiem šobrīd pasaulē, kur var izstrādāt tādus, teiksim, filmas vizuālā risinājumu, sauksim to par parametriem vai iestrādēm, ja kāda mums ir nepieciešama, lai realizēt ļoti specifisko šo stilistiku, kur ir iecerējis režisors jaunajai filmai. Tas ir, un tas ir arī tāds brīnišķīgs mācīšanās process jaunajiem Latvijas šiem te animācijas profesionāļiem, kas pie mums strādā, strādāt ar tāda līmeņa profesionāļiem, kur tik tiešām, ļoti sarežģītas problēmas var atrisināt ļoti ātri. Ok, bet vienalga, tā kā man kā pilnīgi nezinātājam, tas process ir ok, tad nezinu, Gintam kā režisoram, un viņam ir ok, viņam ir tur vīzija, ko viņš grib galā radīt, tur ir kaut kāds, kaut kas, kas ir scenārijs pa lielam, ja, kas notiksies tur no sākuma līdz galam, bet tas tehniskais process, tad pa lielam tiek, kā tu teici, uzzīmēti tie tēli, viņi tur lido apkārt, bet ir jāiedomājas, ka tas notiek uz upes. Viņi tiek modelēti. Jā. Tas ir 3D, respektīvi 3D, tu nevis zīmē 2D plaknē, bet tu modelē 3D objektus. Tā kā video spēlē, arī ir 3D objekti. Jā, un tad tiek izmantoti pagaidu objekti, jeb pagaidu modeļi, un tie vēlāk tiek aizstāti ar gala modeļiem, kas ir pilnā tur, kā varētu teikt, izšķirtspējā vai pilnā kvalitātē. Un tad pašās beigās tiek veidots tikai, skaidrs, ka tiek veidot testi un tiek uztaisīti paraugu kadri, kā, piemēram, izskatīsies viens, gala kadrs šai filmai, ja? Kas ir tas virziens, kurā mēs ejam. Bet to gala, teiksim, gala veidolu ierauga tikai beigās.
Okay. Kas ir varbūt bišķīt atšķirīgi no spēļu filmas, ja? Jā. Kur tu nofilmē ainu un tu vari uzlikt uzreiz jau krāskorekcijas testiņu un paskatīties apmēram, kā tā filma gala beigās iztīsies. Tad animācijā, protams, ka tā nav. Tas bišķīt sarežģītāk tā būtu izdarīt. Bet tieši, nu, teiksim, ņemot vērā, tur tā lieta, ka tās paralēles ar, nu, kaut kādu ar spēlēm pa lielam ir diezgan droši vien tuvas. Un es godīgi sakot, negribēju iet apakaļ, bet, nu, kā man galva strādā, tā strādā. Ņemot vērā, ka tur tie visi ir tagad tie mākslīgā intelekta rīki, kas tieši ir mācījušies renderējot visu ar tur spēļu ģenerēšanas dzinējiem, un attiecīgi viņi tur saprot jau fiziku kaut kādā mērā, tur kā ūdenim jāstrādā, kā gaismai jāstrādā un tā tālāk. Un tā limitācija pa lielam pašlaik ir tāda, ka viņi ir limitēti uz to, cik minūšu garu fragmentu viņi spēja radīt būtībā, jo tur kaut kāda atmiņas ierobežojumi un tā tālāk. Bet es esmu redzējis kaut kādas īsfilmas, kuras jau ir salipināts kopā. Pirms var ļoti redzēt, ka viņas ir salipināts no sekundžu fragmentiem, bet kaut kāda īsfilma tur jau tā kā sanāk. Un, vai tev kā producentam neliekas, ka tur, es nezinu, kaut kādā pārskatāmā nākotnē vajadzēs režisoru, ja, kuram ir tā vīzija un tā, bet ka faktiski to visu pārējo darbu varēs vienkārši varbūt izlaist visu to sarežģīto procesu un vienkārši dabūt gatavus fragmentiņus un salipināt viņus kopā. Nē, tur tāpat vajadzēs cilvēkus, kas pieņem lēmumus par dažādiem vizuālās stilistikas aspektiem, par skaņas dizainu, par visu to. Skaidrs, ka kaut kādas tehniskākas lietas, tādas, tā teikt, melno darbu jāvarēs uzticēt, iespējams, mākslīgam intelektam. Kaut gan noteikti būs arī tādi, kas pretosies un teiks, nē, mums ir jādod arī melno darbiņu darīt cilvēkiem. Cilvēki ir nodarbināti, bet tas ir sociāls jautājums. Jā. Es domāju, ka mākslīgā intelekta ģenerēti šie dažu sekundžu garie video strādās kā tādi sociālo tīklu prikoli, ja tā to varētu būt. Ka cilvēkiem patiks skatīties. Tā teikt, tur Instagram rīlos, skatoties vienu rīlu nākamo un tā tālāk. Tur pa vidu noteikti būs daudz mākslīgā intelekta ģenerētā satura, un mēs nevarēsim diezko labi atšķirt dažkārt pat, kas ir mākslīgā intelekta ģenerēts un kas ir nofilmēts, jo mākslīgais intelekts arī varēs simulēt šo dokumentaritāti, proti, un to, ka izskatīsies, ka tas ir ar iPhone, kāds džeks vienkārši filmējis to. Un mākslīgais intelekts jau šobrīd īstenībā māca uztaisīt tā, ka tas izskatās, ka tas ir dokumentārs, tāds amatieru filmējums kaut kādai situācijai, bet tur pēkšņi pērtiķis pacēc gaisā un lido ar kaut kādu balonu. Ja? Un tas ir bīstami, protams, jo ir situācijas, kurās mēs varam noticēt kaut kam, kas realitātē nav noticis, bet par tādu tiek dēvēts. Bet es nedomāju, ka tas tik drīz parādīsies šajos garajos formātos. Būs filmas, kuras ļoti daudz izmanto šos mākslīgā intelekta rīkus, lai tās tiktu izveidotas, iespējams, tīpaši animācijā. Bet spēļu filmās es domāju, ka tomēr mums tas dzīvais aktieris un šis elements ir ārkārtīgi būtisks. Bet kopumā kā tu aprakstītu, kā mainās producenta un režisora darbs, salīdzinot ar to, ka tur, es nezinu, piemēram, kad tu savu pirmo filmu producēji? Pirmo filmu es producēju, tā bija dokumentārā filma studiju laikā ar nosaukumu Viena biļete lūdzu. Tas bija 2016. 17. gads. Jā. 17. iznāca, 16. mēs taisījām. Gandrīz dekādi. Jā, bet dokumentārajā kino tur nekādu beigu atšķirību nebūs. Tāpat mēs, dokumentārais kino jau ir, tu radoši interpretē realitāti, tu ej un
un ar savu kameru iejaucies realitātē un to fiksē. Un tur es domāju, ka daudz nekas nav mainījies. Nu, ir mainījušās kameru tehnoloģijas, skaņas ierakstu tehnoloģijas, var dabūt labākas kameras lētāk, ir dažādas papildus funkcijas radušās, kas ļauj dokumentārijā kino strādāt vieglāk. Piemēram, tas, kas mums tur ir ļoti būtiski, ir tumšos apstākļos, respektīvi ar maz pieejamo gaismu, strādāt ar jutīgākas kameras, jutīgākas sensori, viss kaut kas tāds. Jā. Bet tas princips tur saglabājas. Nu, tāpat tu strādā ar dzīviem cilvēkiem, neizdomātās parasti situācijās un salīdzinoši mazās grupās. Tev ir operators, skaņotājs, un tu pārsvarā dokumentārā kino situācijās. Tā kā tur nē. Noteikti no plānošanas viedokļa tieši tas administratīvais darbs ir mainījies. Es tikai konceptuāli nekas amata aprakstā nemainās. Nē. Es domāju, ka nē, bet, piemēram, nezinu, tur vajag saplānot pa laikiem filmēšanas vai vajag autoru līgumu paraugu vai šādās visādos sīkos tādos, bet nozīmīgos administratīvos, organizatoriskos jautājumos. Es domāju, ka tur gan ir šīs izmaiņas, kur mēs ātrāk varam atrast to, kas mums nepieciešams, vai ātrāk sakārtot plānus, sakārtot informāciju. Es domāju, ka izpētes posmā daudz kas ir mainījies. Jo, ja tu māki lietot mākslīgo intelektu tā, ka tas nesāk halucinēt, tad tieši izpēte, konkrētu tematu izpēte ir kļuvusi krietni ātrāk, jo mākslīgais intelekts var būt ļoti labs informācijas atrašanas un atlases, tā teikt, apkopošanas rīks, arī piedāvājot, piemēram, konkrētu grāmatu nodaļu, saturiskos apkopojumus, ka tad tu saproti, vai man ir vērts izlasīt šo te nodaļu pilnībā, vai tomēr tas nav par to, ko es tagad pētu, ja? Nu, tur, nezinu, mums vajag kaut ko šobrīd tur Abrīnas ielējai, piemēram, vajadzēja par cilvēku smadzenēm un par dažādiem neiroloģiskiem, neiropsiholoģiskiem gadījumiem. Un tad mēs vienkārši meklējām konkrētas grāmatas, un tad mēs skatījāmies, kas tur katrā nodaļā ir. Mēs tur nodaļu apkopojums izlasījām, tad sapratām, mums būtu vērts izlasīt to un to nodaļu. Un šādi tad, protams, mēs saskārāmies arī ar to, ka tas ir izdomājis, ka tur ir kaut kas tāds aprakstīts, kas tur patiesībā nav. Tas vienmēr ir, ir pat gadījumi, kuros tu ļoti precīzi definē uzdevumu šim mākslīgajam intelektam. Un tāpat tas iedod kaut kādu citātu, kas neeksistē šajā grāmatā, un tad viņam pasaka, bet vecīt, tāds citāts neeksistē. Jā, tiešām. Jā, tiešām. Izrādās, ka nav to. Jā. Tas diezgan kaitinoši, jā. Man sūdzējās viens psiholoģijas doktorants, ja nebaldos, ka viņš tā kā, tur visu izdarīja, lai tā kā būtu atsauces un vispārējais tur kaut kādam darbam izpētēji. Un vienalga tur viņš pamanās iedot saiti uz Santas tur kaut kādu rakstu Santas žurnālā, kurā ir tie cilvēki, ir tā problēma, bet jā, tieši tā, citāti vienalga, viņš ņem liekas, jā, un izdomā savējo, jā, ka tā kā, jā, tā to grūti. Bet varbūt paskatoties no otras puses, vai no patērētāja puses, vai tev liekas, ka ka mēs dzīvojam ar vien digitālākā vidē, vai tas maina to, ko cilvēki, grib redzēt, vai ko viņi sagaida no tā gala produkta? Vai? Es domāju, ka mūsu industrija, protams, digitalizācija ir ārkārtīgi ietekmējusi, ārkārtīgi spēcīgi. Pirmkārt jau satura patēriņa paradumi. Ja? Tātad kopš 2008. gada, kad Netflix kļūst par straumētāju, ja nemaldos ap to laiku, tad tas izmaina visu šis iespēju mājās pēc pieprasījuma legāli noskatīties tik daudz satura un šie satura abonementi. Tas rada problēmas kinoteātriem kā audiovizuālā satura patēriņa vietām un biznesam. Bet to droši vien teica arī teātra cilvēki tajā brīdī, kad kino parādījās pareizi. Un tik un tā kino, un joprojām teātris kino tiek apmeklēts, un ja ir kaut kas tāds, kas tiešām tev liek
iziet no mājām un noskatīties to filmu tādos apstākļos, kā tās veidotāji to ir iecerējuši, jo tur, protams, ir nesalīdzinām labāks attēls un skaņa. Tad jā, bet skaidrs, ka tas kino apmeklējums nav tik jaudīgs, kā tas bija iepriekš, un tīpaši Covid laiks ietekmēja. Covid laikā šie dažādi digitalizācijas rīki un savas dzīves digitalizēšanas paradumi ir daudz ko ietekmējuši. Jā, starp citu, tas gan ir viena lieta, kas ir mainījusies, kas arī tādā režijā un producēšanā kopš 2016. gada, kad es sāku strādāt, ka ir ļoti daudz sapulču, kas notiek attālināti vienkārši, tāpēc, ka tā ir ātrāk, vienkāršāk izrunā un neaizpļāpājies un tā tālāk, jo vienkārši negribas tajā virtuālajā telpā pārāk ilgi arī uzturēties. Jā, tagad tas noteikti ir būtiski mainījies, bet, un arī tas, ka, tātad, šie te viedtāruņi, vertikālais formāts ir nākus tāda jauna lieta kā vertikals, jeb nezinu, kā to latviskot, vertikālie, te ir vertikālie seriāli, principā, ja, tāda īsformāta darbiņi, kas pārsvarā tas ziepju operas kaut kāds, ko pusauģis skatās, bet, vienmēr sakot, šie te īsie izgriezumi un dažāda cita veida īsformāti, tas ir kļuvis par tādu, gan sociātīklu mārketinga standartu, gan arī kaut kādā ziņā audiovizuālā satura jaunu tādu standartu, ka ir šīs te, šis te patērētājs, kurš skatīsies to telefonā, un tur vajag uzreiz piesaistīt uzmanību un visu maksimāli koncentrēt īsā formātā, kam kā pretstats nāk super garformāts, proti podkāsti, kur ilgst tur 3 stundas un tā tālāk, un kas tiek klausīti, nezinu, sabiedriskajos transportos, braucot ar automašīnu, mājās fonā un tā tālāk. Tad ir šī kaut kādā ziņā binārā opozīcija starp super izformātiem, kas ir dažas sekundes, minūtes, un super garformātiem, kas ir varbūt pat vairākas stundas. Binārā opozīcija. Tas ir skaists. Un arī šī serialitāte, kam bija ļoti liels uzplaukums pēdējo 15, gadu laikā ar ļoti kvalitatīviem amerikāņu un arī citu valstu šiem te seriāliem, kas izkonkurē filmas un kuros piedalās kino slavenības un tā tālāk. Un tur, protams, arī tad var runāt par runātā vārda atgriešanos, jo seriāli ir daudz pļāpīgāki nekā filmas. Un par to, ka tagad vairāk iespējams tiek lietoti tuvplāni kino, tāpēc, ka tas tiek veidots mājas skatītājiem uz televizora ekrāna, kur mazāk tu vari saskatīt šo te koplānu detalizāciju, kā var kino. Visādas šādas lietas ir mainījušās. Es klausījos podkāstu ar Benu Affleku un Metu Deimonu, un viņi teica, ka viņiem Netflix esot iedevis tādas vadlīnijas pirms jaunās filmas filmēšanas, ka galvenās sižeta lietas ir jāizstāsta, jāatkārto 3 reizes ar kaut kādu laika atstatumu. Ja gadījumā skatītājs ir sviestmaizi uzsmērt. Jā, viens ir sviestmaizi, bet viņš ir visticamāk, ka skrolē Twitter tajā brīdī, un te viņš, kas tur bija? Jā. Jā, tā ir vēl viena lieta, ar kur mums ir jārēķinās, ka mājās šie skatīšanās paradumi ir citādāki, darbi tiek apturēti, tiek paralēli darīts kaut kas cits. Daudz seriāli varbūt vienkārši ir kā tāds fona saturs, kur tad šī tekstualitāte ir ārkārtīgi svarīga, jo to tu dzirdi arī, piemēram, skatoties telefonā, tu turpini dzirdēt, viņi tur sarunājas par to un to, ja. Bet, ja tā būtu tīri vizuāla pieredze, skaidrs, ka tu visu palaistu garām. Jā, tas arī. Un tad man jautājums, jo Straume, Straume neatbilst šim kritērijam. Tieši tā, un jautājums, vai tev kā producentam, tavs uzdevums jau būtībā beigās ir pārdot to produktu, vai ne? Kaut kādā mērā vismaz. Vai padarīt viņu pārdodamu. Un tad jautājums, kam tu viņu pārdod? Filmu festivālam, Oskar akadēmijai, Netflixam vai YouTube'am? Tas baigi to maina.
dažiem no tiem neko nevar pārdot. Nu, jā, bet konceptu. Kino akadēmija neko nepirks. Jā, pārdot tādā ziņā, ka viņiem patiks. Jā, šajā gadījumā kaut kādā ziņā pat tā filma ir oriģināla ar to, ka tā nepakļaujas daudziem no šiem te parametriem. Un tas arī ir tas, ko cilvēki gaida. Cilvēki vienmēr gaida kaut ko atšķirīgu. Šī ir filma, kura ārkārtīgi jaudīgi ierauj skatītāju šajā skatīšanās pieredzē. Un negribas atlaisties vaļā, negribas sākt scrollot. Vienkārši tur tik precīzi izstrādāt šī notikuma secība, ka negribas atrauties no tām. Un tā ir tā jauda. Skaidrs, ka mēs šo filmu taisījām kā kinoteātru skatīšanās pieredzi, un tā bija mūsu primārā, tā teikt, mērķa platforma. Mājās arī jā, bet tas nebija mūsu primārais mērķis. Un tad, runājot par to pārdošanu, ar to nodarbojas filmām pārdošanas aģentūras, un viņas tad licencē šo te filmu jau izplatītājiem, kas ir vietējie izplatītāji dažādās pasaules valstīs. Un tas filmu demonstrēšanas cikls mūsdienās ir tāds, tas ir īstenībā ļoti dažāds mūsdienās, bet tādā joprojām klasiskajā formātā filma pa priekšu tiek rādīta, teiksim, festivālos, tad kinoteātros repertuārā, tad tā nonāk straumēšanas platformās, un tad pēc tam tā nonāk dažādās piesaistītajās platformās, piemēram, tur lidmašīnās, autobusos var skatīties un tā tālāk. Un kaut kādos izglītojošos platformās iespējams, un tad beigās arī televīzijā lineārajā, kur skatās skaidrs, ka pārsvarā 65+ auditorija, bet ir visi šie te atkārtojumi internetā pieejami, un tas viss, tas arī nāk komplektā ar to būšanu televīzijā. Tāds ir tas joprojām standarta cikls, un tad tā filma paliek tajā mūžīgajā straumēšanas un tiešsaistes arhīvā, un tur to arī pēc pieprasījuma skatītājs var noskatīties, ja producentam ir izdevies to dabūt tādās platformās, kur ir šis te filmai atbilstošais skatītājs. Jā, es ar pārdošanu, protams, domāju tieši to ne jau faktisko pārdošanu, bet vairāk par to, lai, ka tu droši vien esi atbildīgs par to, lai tas produkts ir iepakojams kaut kam, kam viņš ir paredzēts atbilstoši, kaut kā tā, lai tas produkts nebūtu. Skaidrs, mēs domājam par platformu vienmēr. Jā. Mēs domājam par to, kur šim konkrētajam produktam vai šai konkrētajai filmai, mākslas darbam, kāda ir tā mērķa auditorija un kur šī mērķa auditorija ir atrodama tādā ziņā, kas ir tās platformas, kuras tā lieto. Ir mērķa auditorijas, kuras vairāk iet uz kino, ir mērķa auditorijas, kuras skatās tik tiešām mājās Netflixā tikai filmas, ir tādi, kas dara gan, ir arī visādas nišas mērķa auditorijas. Mēs tādā izpratnē par to bet tad, teiksim, man ļoti patīk tas tavs binārā opozīcija salikums. Tad būtībā, vai tev liekas, ka tas varētu visi, un godīgi sakot, teiksim, tendences, kas bija pēdējos kaut kādus gadus kino, teiksim, ka tur taisīja 17. versiju Avengeriem un 36. Wolverinam, ja? To jau joprojām dara. Jā, bet tāpēc, ka tas strādāja, un cilvēki gāja uz 3. 4. un tagad izskatās, ka tas beidz strādā. Tādas, ka tas sāk iet uz leju, un kad ir šis te, ir skatītājiem nogurums. Jā, un te ir tā binārā opozīcija, kas starp to, ka no ikdiena mums kļūst arvien ātrāka un dinamiskāka, un mēs skatāmies rīlus un kaut ko tādu, un tad kino ir tā osta, kurā iebraukt pēc kaut kā pārsteidzoša, dziļāka, reflektējošāka un kaut kā tā, vai ne? Nevienmēr tas tā ir, bet labos gadījumos tas tā mēdz. Jā, jo arī kino jau. Vai tu jūti, ka uz to velk, respektīvi, tāds jautājums? Tad tur varētu runāt vairāk par tādu Eiropas un pasaules mākslas kino, ja tādu, tur noteikti ir šis te domājošais skatītājs, kur mēs sagaidām, un arī skatītājs, kurš grib domāt vai emocionāli iesaistīties. Ja mēs runājam par komerckino, un tur joprojām pasaules līderis ir Holivuda, tad tur joprojām ir šī tendence
nepaļauties uz oriģinalitāti, bet paļauties uz pārbaudītām vērtībām. Grāmatu adaptācijas, remake, prequeli, kas tik tur nav, bet pārbaudītas vērtības un bizness. Un, protams, šī intensificētā kontinuitāte, proti, kas nozīmē to, ka filmu montāža, kadru garums ir kļuvis īsāks, filmas ir ātrākas, straujākas. To arī ir ietekmējusi digitalizācija, ja, ka šī domāšana ir ātrāka un straujāka. Un tad mākslas kino savukārt saka, nē, mēs iesim tieši citā virzienā, mēs jums ļausim tagad tieši tā, 3 minūtes statiskā kadrā skatīties to, ka nekas Jā. tajā ainavā nenotiek. Tieši tā, kaut kā tāda bināra opozīcija veidojās. Bet kā tev tā filozofiski uz beigām mēģinot ievirzīt, kur mēs ejam ar šo visu? Ar domu, tev liekas, ka tas tāpatās nav novēršams un apstādināms, bet tas ir tā kā tās pārmaiņas ir vairāk uz labu vai vairāk uz sliktu, ja tā var teikt? Tas ir atkarīgs no mums pašiem, jo tas ir rīks, un kā jau ar jebkuru rīku, tas ir rezultāts, un negatīvās vai pozitīvās sekas ir atkarīgas no pielietojuma. No tā, kā mēs, cik prasmīgi mēs to mācēsim pielietot, lai padarītu mūsu dzīves labākas. Un es ticu, ka šie rīki var un jau padara mūsu dzīves labākas. Tajā pat laikā, protams, ir visādi sociāli jautājumi, visādas bīstamības attiecībā pret cilvēku nodarbinātību, kas būs jāatrisina. Jo skaidrs, ka ir un tuvāko gadu laikā būs ļoti daudz nozaru, kurās ļoti daudzos amatos cilvēkus varēs aizstāt šie nosacīti roboti vai mākslīgā intelekta rīki vai citas tādas lietas. Un jāsaprot, kur mēs esam gatavi novilkt šīs sarkanās līnijas. Bet kā tev tavs tīri subjektīvais viedoklis dzīvojot sabiedrībā un redzot to sabiedrību, kā tev liekas? Mēs drīzāk tiksim ar to galā, drīzāk netiksim ar to galā. Es vairāk doomsday piekritējs vai... Nē, es tāds doomsday piekritējs neesmu, bet parasti jau ir jānotiek vienmēr kaut kādai nelaimē vai katastrofai vai kaut kādai vismaz lielai problēmai jāparādās, lai tagad mēs pa īstam to atrisināsim, vai ne? Lai mobilizētos. Es domāju, ka noteikti būs arī šīs negatīvās sekas. Mums vienkārši ir jābūt gatavam arī tam, jo būs daudz sarežģītāk strādāt ar informāciju. Informācijas drošticamības pakāpe būs daudz mazāka. Un ko tu kā pasniedzējs, ja? Ko tu stāsti lūk šiem topošajiem režisoriem un vispār radošo kaut kādu darbu darītājiem, ko viņiem darīt? Kas ir tas, uz ko viņiem likt uzsvaru, ko viņiem attīstīt, kas noteikti nepazudīs, ja? Un kur savukārt netērēt savu laiku, ja? un tam līdzīgi? Radošā domāšana, problēmu situāciju risināšana, komunikācijas prasmes ar cilvēkiem, profesijas amatprasmes, tas viss joprojām saglabājas un ir svarīgi, bet tāpat laikā nāk šī jaunā digitālā pratība, kas ir nepieciešama, jo ir ļoti vienkārši šos rīkus lietot virspusēji, bet šos rīkus lietot kvalitatīvi un iedziļinoties un precīzi, tur tomēr kaut kādas prasmes ir nepieciešamas. Kaut vai prasmes ļoti precīzi dot uzdevumu, kas arī ir labas prasmes, kuras apgūt režisoram attiecībā, piemēram, pret darbu ar aktieri vai ar komandas biedriem. Ļoti precīzi definēt to, ko tu gribi un iedot uzdevumu tā, lai tas tiek izpildīts pēc iespējas tuvāk tam rezultātam, kādu tu esi iecerējis. Tā kā mums īstenībā saglabājas visi profesijas pamatprincipi, vienkārši nāk klāt jaunas prasmes, jaunas iemaņas, kas ir saistīts ar šiem rīkiem, no kuriem mēs neatvadīsimies. Šie rīki būs klātesoši līdz mūsu dzīves noslēgumam vai turpinājumam kaut kādā mākslīgā intelekta avatāra versijā.
Bet Tas arī ir iespējams. bet tev ir kaut kāds tāds, nu, es nezinu, ejošs padoms, domu grauds vai vēl kaut kas. Man piemēram, ir tāda, ko es ik pa laikam no cilvēkiem noķeru. Man ļoti patīk, ka kaut kur es dzirdēju, ka, nu, teiksim, jebkādu šos mākslīgā intelekta rīkus viņus vajag uzskatīt kā vīnu. Nu, tā kā vakarā viena glāze ir ok, bet ja tu, nu, tā kā pamosties un sāc dzert vīnu un visu dienu dzer vīnu, tad visticamāk, ka tev ir problēma. Vai Nu, atkarībā, kaut kā tā. atkarībā kam un kā tu to izmanto. Ja? Es domāju, ka bija laiks, kad to pašu teica par datoriem vai par citām tehnoloģijām, kas ir kļuvušas par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Nu, tagad nav tā, ka mēs tur pie datora piesēžamies tur uz pusstundiņu vakarā. Nu, mēs tomēr ļoti, ļoti daudz profesiju ikdienā no rīta līdz vakaram pavada šo te tehnoloģiju klātbūtnē. Viss ir atkarīgs no tā. Bet kā to iemācīties? Kā vienam jaunietim iemācīties to, ka viņam, nezinu, vajag pašam e-pastu uzrakstīt, nevis dot to ārpakalpojumā mākslīgajam intelektam, jā, piemēram? Vai ir kā daži viņam... e-pasti, kurš var rakstīt arī ar mākslīgo intelektu. Kā viņam izvēlēties? Ja? Nu, kā tu kā pasniedzējs, kā saka, ja tas ir e-pasts, kur izvēlēties? svarīgi, Kas ir tā vadlīnija? Ja tas ir e-pasts, kurā vienkārši ir jāatbild, vai jāpiedāvā, vai mēs varam satikties tad un tad tur un tur, es domāju, to mierīgi tu vari rakstīt arī ar mākslīgo intelektu. Bet ja tas ir e-pasts, kurā tu paudi kaut kādas savas domas vai vērtējumu par kaut ko, vai šādā līmenī strādāt tur intelektuālā, analītiskā, radošā, nezinu, gari paskaidrojošā, kur kaut kas jāiztirzā, kaut kas jāpaskaidro precīzi, kā tu gribi, tad, protams, es domāju, ka tur bez tās tavas iesaistes teksta izveidē nevarēs tomēr izpildīt. Bet tu intuitīvi to saproti, es intuitīvi to saprotu un varbūt kaut kā savādāk, bet vai tu tam pievērš uzmanību, kā izglītot tos cilvēkus, lai viņiem tā intuīcija rodas? Nu, es domāju, ka tur varbūt pat jāmācās ir no kļūdām un no kaut kādām absurdām situācijām, kas noteikti radīsies, kur būs divi dīvaini mākslīgā intelekta e-pastu asistenti, kur būs ieprogrammēti viens ar otru sarunāties bezgalīgi. Jā. Jo noteikti, ka tā būs, ka mums būs tie personīgie digitālie asistenti, kas varēs atbildēt uz e-pastiem, kuri ir, piemēram, viņi jau zinās mūsu kalendārus un varēs atbildēt. Nu, tu vari satikties 5. Nu, jā, Nē, tas ok, jā. Nu, jā, tas jā, bet tad, protams, es esmu dzirdējis, ka ir, piemēram, kaut kādiem projektu pieteikumiem, tur Eiropas Savienības līmenī, piemēram, kaut kādiem tur projektu pieteikumiem, ka tur esot tā, ka gan raksta cilvēki tos projektus izmantojot intelektu, tad cilvēkiem, kas ir komisijās vērtēšanas, ir slinkums lasīt, un tad mākslīgais intelekts arī izlasa un izvērtē tā cita mākslīgā intelekta rakstītos tekstus. Nu, tas ir tādas situācijas piemērs, kur jau parādās zinām līmeņa absurdi. Jā. Un tas ir, man liekas, tas, kur viss hauss var sākties tieši. Kad to cilvēku vienkārši nenovēršami izgriezīs no tā efektivitātes vārdā vai slikuma vārdā, izgriezīs no tā cilpas ārā, un tad tur sāksies brīnumi. Jā. Es tev noslēgumā gribu uzdot iepriekšējā viesa atstāto jautājumu, un kā tu vari nojaust, tad es sagaidīšu, ka tu nākamajam viesim arī atstāsi savu jautājumu. Bet vai mēs zinām, kam mēs to jautājumu atstājam? Šo nezinām. Nezinām, ja? Un es arī nezinu, kas man uzdod. Nē, to es tev pateikšu. Okay. Jo tad, ja es zinātu, tad es to jautājumu varētu specifiski šim cilvēkam izdomāt, bet tad man kaut kas vispārīgs jāizdomā, ja? Ko es varētu jebkuram uzdot. Jā. Okay. Jā. Skaidrs. Mans producents saka jā. Tad tev jautājums ir no Arsta Rulsminusa. Un mēs te arī aizrunājāmies par to, ka tur mūziķi jau primāri mūsdienās naudu pelna no koncertiem, arī tāpēc, ka ir mainījusies tas, kā patērē to mūziku un tam līdzīgi. Un
Un viņa jautājums ir tāds, kādas prognozes varētu būt, kad mākslīgais intelekts jau sāks veidot taustāmas hologrammas, kurš uzstāsies mūsu priekšā, un mēs nevarēsim atšķirt, tā ir reāla persona vai tomēr mākslīgā intelekta veidot hologrammu, kur pie viena ir arī taustāma. Kad aptuveni tas varētu notikt un kāpēc tad? Un tas vairāk droši vien kaut kādā teātra kontekstā, kad tu vari iedomāt. Par hologrammām es neko nezinu, bet es domāju, ka tas varētu notikt jau tuvāko 5 gadu laikā vai 10 gadu laikā noteikti. Kad tu varēsi kaut ko tādu. Varbūt ne. Varbūt, ka tā hologramma, ka tev nebūs, ka viņi varbūt nebūs ļoti kustīga, tur tehniskās nianses kaut kādas, bet ka kaut ko tādu ticam varētu uzģenerēt un uzprojicēt, es domāju, ka tur baigi ilgi nebūs jāgaida. Jo redzot, kā tas vienkārši gadu no gada, cik jaudīgāks tas pats chatiņš ir salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms 1,5–2 gadiem, kāpēc lai tas nenotiktu? Tehnoloģija attīstība šobrīd ir. Bet tas vienkārši notiks tādā pašpulsmā vai tāpēc, ka ir kaut kāds spiediens vai pieprasījums vai kaut kas tāds pēc tā? Es nezinu, vienkārši es tev kā režisoram būs vienkāršāk uzlikt virtuālu tēlu uz skatuves vai? Nē, tas ir, ja to paredz darba radošais uzstādījums, ja tur vajag kaut ko, tad jā, bet es domāju, ka kā tehnoloģiskais risinājums, ka tur nekas tik varbūt pat sarežģīts nav, ka tur vajadzētu, baigi ilgi uz kaut ko tādu gaidīt. Bet tas pats par sevi vienkārši atnāks tāpat kā kameras, kas strādā zemes gaismas apstākļos, nevis kā pašmērķis. Jā, es domāju, ka jā. Ka tādas tehnoloģijas varētu būt drīz spējams. Ok. Labi. Kāds ir tavs jautājums? Mans jautājums. Jā, es domāju, ka tas, kas ir, vismaz tas, par ko es domāju, tādā digitalizācijas kontekstā ir, kurā brīdī tā mūsu paudze kļūs par digitālajiem opīšiem. Respektīvi, ir kaut kāds brīdis, kad rodas pretestība apgūt jaunās tehnoloģijas. Es to redzu ar savu mammu, kurai tur kaut kādas konkrētas lietas baigi interesē, tāpēc, ka viņai mākslīgo intelektu tur patīk visu kaut ko ģenerēt. Bet tad kaut kādas lietas, kuras viņa vienkārši, es esmu vecā laika cilvēks, man vajag tādu telefonu, man vajag to. Un man interesē tas, kurā brīdī, piemēram, tai relatīvi jaunajai paaudzei arī iestāsies tas, ka kaut kādas tehnoloģijas mūsos raisīs šo pretestību. Jo man joprojām, piemēram, tas, kaut kas jauns, interesants, es gribu iedziļināties, saprast, kas tas ir, kā tas strādā, kā tas atbilst tam mūsu laikmetu domāšanas principam kaut kādam. Bet, piemēram, man ar Opa bija tā, ka viņš rakstīja joprojām filmas VHS kasetēs un nevarēja pat DVD diskus pieņemt. Ja? Kur ir tas brīdis, kad cilvēkam rodas, vai tas vecums, kad rodas... Tas ir vienkārši dēļ vecuma? Tagad vairs es nepieņemšu neko, kas ir jauns un man nedaudz nesaprotams. Tas, man liekas, interesants. Tāds potenciāls jautājums. Ok, labi. Paldies, ka atnāci. Un tad centīšos tikt uz kādu no tavām izrādēm. Un gaidīsim tad laikam jauno jūsu... kopdarbu ar Gintu, kad tas ir gaidāms? Tas ir gaidāms 2028. gadā, tātad pēc 2 gadiem. Vēl ilgi jāgaida. Zini kā, nav vairs tik ilgi. Tie 2 gadi, padomā, ir tūlīt 2 gadi kopš Traumas pirmizrādes. Paskries un būsim jau klāt ar jauno filmu. Tagad tas laiks skrien triecienu tempā un tie 2 gadi paies nemanot un būs jauna Zilbeloža filma. Vai ir kaut kāds atļautais tīzers, par ko tas būs? Tīzeris nav, bet ir nosaukums Limbo. Limbo. Jā. Un tas arī viss? Pagaidām, jā. Ok, labi. Tad gaidīsim Limbo. Jā. Labi, paldies, Matīs. Paldies, čau. Šī ir Pietura digitalizācija. Viss par un ap digitalizāciju biznesā, dažādās industrijās un nozarēs. Ja negribi palaist garām arī turpmākās epizodes, piesako mums visās populārākajās straumēšanas vietās. YouTube,
Spotify, Apple podkāstu un gan jau, ka vēl kaut kur citur. Paldies un tiekamies nākamajā epizodē.